Bet es atļaušos, varbūt es būšu tagad ļoti rūkta, bet man liekas, ka tieši Bankovska kunga bija arī blogs par to, kādā veidā tiek dalīts finansējums filozofijas pētniecībai. Jā, nu viss tas saraksts. Jā, un skatoties uz to, teiksim, no kurienes nāk šī ideoloģiska pretestība tam, ka dažas disciplīnas nevar vienkārši tāpat pārtulkot grāmatu no svešvalodām, ka tas neatieksies uz mūsu situāciju, ka mums jāpēt tikai savām ļoti iekšējām metodēm, ka zinātne izskatās nevienmēr ir starptautiski un salīdzināma, esot jomas, kuras nav ne starptautiskas, ne salīdzināmas. Ja turpinās šāda veida runāšana, tad nav pārsteigums, ka, protams, no šo cilvēku puses arī nāks diezgan liela pretestība pret to, lai kaut ko mainītu, lai internacionalizācijas pakāpe augstākā izglītība būtu lielāka. Jo tas apdraud šo cilvēku pozīcijas, varas pozīcijas un, zināmā mērā, arī finanšu pozīcijas. Bet jautājums, ko tad tiem cilvēkiem var iesākt? Tā ir ideoloģiska pretestības, kas ir jāapzinās, ka Latvijā nav visi mieļi un pūkaini, ir būtiskas domstarpības un tāds fundamentāls domstarpības attiecībā, kā jābūt un jāizskatās gan izglītībā, gan zinātnē. Te nav visi draudzīgā pulciņā, katrs ar savādāku savu privātu novirst. Te ir būtiskas atšķirības un tādas klasiskas, ideoloģiskas cīņas pat atšķirības. Ja? Ko vajag sagaidīt no... Kā vienmēr, skaidrs, kurš ko noteikti, kurš ko dalīs un tā. Man šeit liekas, ka anekdote šādas situācijas labi raksta. Es varu izstāstīt savu sarunu, ne tik sen ar vienas ļoti liels Latvijas bankas vadītāji, kurām bija daudzi iebildumi pret to, kā mums tiek gatavot ekonomikas un vadības speciālisti, bet es viņam prasīju, kādu viņš redz ideju, vai kādu viņš čigāna anekdotē, vai vadgāsim šos bērns, vai gādāsim jaunus. Viņš teica, ka tur iespējams tikai gādāt jaunus. Es domāju par to, kādas ir šī te akadēmisko cilvēku kvalifikācija Latvijā, cik viņi ir gatavi domāt kaut kādās jaunās kvalitātēs. Līdz ar to es gribētu teikt, ka patiesībā tas, ko mums vajag darīt, jautājums, ko darīt situācijā, ja ir šī pretestība. Es domāju, ka tikai vienu, ko mēs varam darīt, maksimāli aicināt iekšā un vilkt iekšā jaunas cilvēkus ar labu izglītību, starptautisku konkurētspējīgu izglītību. Es domāju, ka tādā pašā filozofijā es joprojām uzskatu, ka Latvijā ir Jurģis Šiltas, kas ir absolūti izcils speciālists, un šādi cilvēki ir jāatbalsta. Un tad varbūt, kad izaugs kaut kāda jauna, mēs sauksim to par paudzi, kas rezultātā sāks dominēt viņa laukā. Bet diezgan grūti atbalstīt, ja visa struktūra tajā nozarē ir pilnīgi pret šādām pārmaiņām. Tā kā labāk sliktā bankā jāsadala. Jā. Viens uz vienu, kas milzīgi Letonijas institūtu nodibināt. Tur tad visi vai aiziet, kas dragā nesalīdzināmajās kaut kādās tur tajās zinātnēs, un tad iedos viņiem finansējumu, lai mierīgi dzīvo, un tad pēc tam pārējie vienkārši nav normāla disciplīnā. Tur ir kaut kāds graduate school excellence ceļš, un tur ir normāls padarīt. Bet nedaudz žēl līdz ar to norakstīt visus pētījumus par Latvijas vēsturu, literatūru, filozofiju. Jūs teicāt, ka ir milzīgs Letonikas institūts. Bet tie, kas ir normāli Latvijas vēstures, viņiem jau nav problēmas ar salīdzinājumu. Tur viss ir jāpārsāk. Cilvēki braukāt pa pasauli, ja viņi to dara, nejautātu specifiski un kā. Tāda smuka eleganta pētījuma visādām dīvainām vietām pasaulē, kas ir skaudēt. Es domāju, ka patiesībā pētījuma Latvijas vēsturē, tā ir viena no nozarēm, kur ir labi starptautiskas konkurences. Es domāju, ja ir starptautiskā konkurences, tas jau automātiski nerunā par to, kā Latvijas vēsturē pētīt. Vai nevar pētīt to, es varu nepareizi uztvert domu par milzīgu Letonikas institūtu, kur jāizolē visi tie, kas negrib kaut ko mainīt. Tas jāizolē. Viņi tur darbojās. Pēta nesalīdzināmās lietas. Nesalīdzināmo lietu institūts. Tieši tā, tas ir pilnīgs tāds lokāls aizraušanās. Tas mums ir ārkārtīgi svarīgi mūsu priekš. Un tie ir savādāk nevar. Tas tā kā sliktās nolabīgi kredīti. Bet šī nespēja, varētu teikt, ka nespēja kaut kādā veidā vienoties darīt tā vai šitā, vai ir vajadzīgi tās pārmaiņas, vai nav. Lielā mērā arī atšķirās līdz ar to tie kvalitātes kritēriji, jo vispār ir kāda kvalitātes mērīšana, jo, teiksim, varbūt mums te ir viens priekšstats, kā to vajadzētu darīt un kas ir tie kritēriji, savukārt kādam citam jau atšķirīgi un tam līdzīgi. Un interesantā kārtā, šai ziņā jau Latvija nemaz nav tādā unikālā stāvoklī. Es saprotu, ka Lielbritānijā arī ir diskusija par to, kas varētu būt kvalitātes kritērija augstākajā izglītībā šobrīd ir aktuāli. Tas viens no tiem atskaites punktiem, kas izraisīja arī milzīgu pretestību tieši no humanitāru un sociālo zinātņu pārstāvjiem, bija tas pielietojamība, ja tādā teikt.
Un par to, ka mūsu finansējumi būs lielāks tām nozarēm, kurām ir augstāka pielietojamības koeficients, vai kā lai to nosauc, teiksim, valsts labumu celšanai, tam līdzīgi. Un, protams, vērā ņemams arguments ir tāds, ko saka, teiksim, antikās kultūras vēsturniece Mērija Bērta savā blogā, ka to brīžiem ir ārkārtīgi grūti izsacināt, jo, pieņemsim, tā pēc antīku autoru lugām uzvestu teātru izrāžu komerciālajie panākumi. Visticamāk, lielā mērā tos nosaka tas, ka šie ļoti daudz cilvēki antīko kultūru ir studējuši. Un viņi zina, par ko ir runa. Bet, ja tu nezināt, tad tu neiet uz savu izrādē pieņemsim. Šeit nav runa par to, lai tiešā veidā aprēķinātu, teiksim, vai no šī konkrēta pētījuma ir bijusi komerciāla atdeve. Tas tomēr ir bišku plašāks. Es domāju, ka ir gan daudz visādi smalku metodoloģiju, bet ja mēs kaut vai ar šo, kaut vai ar zinātniskas atdeves aprēķināšanu, tas jau nebūtu slikti. Pat nerunājot par saimniecības. Tiem, kas antīko, tie taču to ir ļoti vienkārši izdarīt, jo, ja zinātnieks, pētnieks kaut ko raksta, tad viņš raksta, lai kāds to lasītu. Un nomērīt, vai kāds viņu lasa, vai tam ir kaut kāda ietekme uz akadēmiskā virziena attīstību, to patiesībā ir relatīvi vienkārši. Tie paši Angļi, sevišķi tur ir lielas diskusijas pēdējos gadu laikā, Times Higher Education žurnālā, kur man liekas, ka galvenais iebildums no humanitārām zinātnēm Anglijā ir par to, kā mērīt to, cik daudz mani lasa, cik daudz mani citē kā pētnieku un tā tālāk. Ja dabaszinātnes to ir relatīvi vienkārši izdarīt, humanitārās un sociālās varbūt to ir nedaudz sarežģītāk, bet vēlreiz man šķiet, ka tad, kad mēs Latvijā sakām, vai to tā vajag mērīt vai nevajag mērīt, un tie, kas saka, ka nevajag mērīt, atsaucās uz dažādām diskusijām Anglijā un citur pasaulē, ka patiesībā mēs runājam par absolūti atšķirīgām lietām, jo tur, tad, kad mēs skatāmies to pašu diskusiju Anglijā, visiem ir skaidrs, ka to vajag mērīt un iet runām par, es gribētu teikt, niansēm, kā to precīzi nomērīt, vai tam pievērst lielāku vai mazāku uzmanību. Mēs gribam teikt, par cik viņiem iet diskusiju, tas droši nozīmē, ka vispār viņas nozarēs mērīt nevajag. Kas ir nepareizi. To es neteicu. Es vienkārši nevis oponējot, bet vienkārši paužot savas emocijas. Bet vienīgā problēma, kas mums ir Latvijā, es domāju, tas spilgt izpaužās filozofijā, bet ne tikai daudz līdzekļus. Patiesībā mēs esam ļoti maza valsts. Mums obligāti būs jebkurā gadījumā interešu konflikti, ja mēs to gribēsim darīt tikai savā lokālajā līmenī. Ka mums obligāti ir vajadzīgi ārēji eksperti, gan zinātnisko projektu novērtēšanai, gan tad, kad mēs augstākās izglītības kvalitāti novērtējam, tad, kad mēs visu sistēmu kopumā gribam analizēt, un tādēļ tas, ko nedaudz Robērs pieskārās, ka Eiropas Universitāšu asociācija ir gatava palīdzēt Latvijai novērtēt augstākās izglītības sistēmu, pie tam to izdarīt praktiski par pašizmaksu. Par pašizmaksu saprotot, ka vienīgais, ko no Latvijas tiek lūgts apmaksāt ekspertiem ceļu un dzīvošanas izdevumus uz vietas. Vispār jāapmaksā Eiropas Universitāšu asociācija, ka šo gan mums vajadzētu izmantot. Un mēs redzam, ka arī padziedot par šo iespēju sistēmā strādājuši nemaz tādu milzīgo sajūtu neizrāda. Tas ir patiesībā stāsts par to pašu, cik mēs esam pārliecināti, ka cik pie mums ir viss kārtībā, vai mēs gribam izglīties, ka mums viss kārtībā, baidamies, ka tās no ārpus pastoties ieraudzīs, ka īsti tā tas nav. Kaut kādi revidents, vai ne? Tāds, revidents brauc, ja? Un tad palšo revidents